Sveiciens visiem! Kā minēju, esmu Māris Heraus, pārstāvu ASUS biznesa segmenta ierīces Latvijā, komercsegmenta attīstības vadītājs biznesa jomā. Un šodien pastāstīšu par to, kā mūsu konkrēti klēpdatori, lai gan tie nav vienīgie, kas mūsu piedāvājumā, palīdz rūpēties un nodrošināt gan uzņēmuma, gan gala lietotāju drošību. Respektīvi, nav nekāds brīnums pēc pēdējiem gadiem, ka nākotne ir hibrīda režīmā. Un, protams, pētījumi ir dažādi, dati varijē, bet tendence ir viena, ka nākotne ir hibrīda režīmā. Respektīvi, prognozējas, ka pat 2/3 darbinieku drīzumā strādās kā minimums hibrīdā, ja ne attālinātajā darba režīmā. Un nav nekāds noslēpums, ka hibrīda režīms rada dažādus drošības apdraudējumus tieši no drošības viedokļa. Respektīvi, paplašinās lietotāju skaits, kas strādā no dažādām vietām, no dažādām ierīcēm, pievēršot dažāda līmeņa uzmanību drošībai, tādējādi potenciāli pakļaujot riskiem savu uzņēmumu, kurā viņi strādā. Citātiņš par to pašu, un tad tīri runājot par to pašu gala punkta drošību kā tādu, kas tā īsti ir. Stāsts nebūs par tīkla drošību, nebūs par mākoņu drošībām vai par kaut ko citu, bet tieši par gala lietotāju un drošību saskarsmē ar ierīci. Un riski uz gala produktu ierīcēm, paiešu mazliet malā no ekrāna, laikam. Riski, jā, dažādās formās, respektīvi, tie nav obligāti tikai viena veida vai šaura spektra riski. Tas var būt diezgan plašs, sākot no parastiem phishing mēģinājumiem, beidzot ar kompromitētiem lietotājiem, iesūtītajiem spiegiem, ja to tā var nosaukt. Protams, arī fiziskām ierīču nozaudēšanām, kas arī rada zināmus draudus uzņēmuma datu drošībai. Un nevajadzētu būt drošiem ar to, ka es esmu maziņš, tas mani neskar. Atkarībā no dažādiem pētījumiem, teiksim, pēc viena pētījuma datiem, gandrīz puse no kiberuzbrukumiem skar tieši mazos uzņēmumus. Un atkarībā no cita pētījuma datiem atkal tad vairāk kā puse no šiem mazajiem uzņēmumiem ir cietuši tādā veidā, ka viņi samaksājuši fiziski naudiņas cerībā, ka tiks vaļā no šī kiberuzbrukuma sekām. Un, protams, reputācijas zudums, jo 2/3 no aptaujātajiem klientiem, partneriem zaudē uzticību, zinot to, ka viņu iesaistīties partneris ir cietis kiberuzbrukumā, zaudējis datus vai kaut kādu citu veidu svarīgu informāciju. Un tie visbiežākie riski, kas skar tieši šos mazos uzņēmumus, phishings, identitātes uzbrukumi, problēmas produktu piegādes ķēdes posmā, kāds ielīdis pa vidu, jo tā var nosaukt, un veids kādas kompromitējušas darbības, kas var radīt riskus nākotnē, vai, protams, ransomware, izspiedē vīrusu. Un no šīs slaida, ko es gribētu izcelt, ka gandrīz 70% no šiem kiberuzbrukumiem sākas tieši endpointos. Acīm redzot, vājākais ķēdes posms. Un atkal domāt par to, ka es esmu liels un varens, tāpēc man tas neskar. Te ir daži piemēri, kur pat lielie milži, tādi kā American Express, Nepasen vai T-Mobile ir cietis kiberuzbrukumos, kas arī ir sākušies tieši no endpointa puses. Un par iespējām, protams, mēs varam runāt ilgi un dikti. Produktivitātes zudums, laika patēriņš uz seku novēršanu, infrastruktūras izmaksas, juridiskās, ja tur ir bijušas kaut kādas tiesāšanās, konfidenciālas informācijas zaudējums, intelektuālā īpašuma zudums, zaudēt reputāciju. Un kam būtu jābūt modriem uz šo visu? Tie nebūs tikai IT menedžeri, kas skatās lietas plašā mērogā. Jābūt arī uzņēmuma īpašniekam aktīvam ar to visu, jārāda virziens kā kārtīgam kuģa kapteinim par to, ka mēs stūrējam un kā mēs stūrējam. Un visbeidzot, tieši darbinieki, jeb gala lietotājs. Par tīri lietiņām, kā mēs šo to cīnāmies, stipri neizpildīšu. Drošība kā kultūra, kā vērtība, multifaktoru autorizācija, kas nav nekāds jaunums, plašs skats uz lietām, tieši drošības lietām, plašā mērogā. AI izmantošana. Mūsdienas 21. gadsimts, 25. gads, AI ir populārs. Un, protams, savu asetu, respektīvi ierīču atsvaidzināšanu. Un tie iegūmi ir viegls menedžējams, paplašināms, sašaurināms IT menedžments, droša reputācija un pārliecība par savu biznesa drošību, noturību. Un mēs ASUSā, kā prioritātes, esam uzstādījuši tieši no drošības viedokļa skatāmies gan lielāku kontroli pār ierīcēm, redzamību, menedžēšanas iespējām, gan drošus dzelžus un darbinieku privātumu, izmantojot dažādus rīkus, par ko es pastāstīšu tūlīt, gan arī integrējam jaunākos AI risinājumus drošības draudu novēršanai. Tieši par kontroli runājot, mēs piedāvājam savu pakalpojumu, kas ir ASUS kontrola centrs, kas ļauj menedžēt savas ierīces attālināti, atjauninājumi, aizliegumi, USB portu atslēgšanas un, principā, klasiskās lietas, ko var darīt. Atbalstam jaunos Intel vPro procesorus, vPro platformu gan Essentials formātā, gan arī pilnajā vPro opcijā. Atkal
tiekot galā ar draudiem, bet par to mazliet vēlāk. Gan arī izmantojot ārpakalpojumu atbalstu, par tiem stipri neizplūdīšu, Siro un Absolūti risinājumus, kas abi divi izmanto mākslīgo intelektu tieši, lai novērstu preventīvi vai atvieglotu sekas atkopšanos pēc šīm potenciālā kiberuzbrukuma. Tad runājot par fizisko drošību, kāda ir ASUS risinājumi? Pirmais, ja ierīce ir jāatrodas vietā, kur ir plaša cilvēku plūsma, vai tas būtu kāds veikals vai kāda sabiedriska vieta, kurā tas viss notiek, ir fiziskā drošība, lai ierīce neviens nenozog, Kensingtons lots, piesienam ierīci pie drošas stiprinājuma. No lietotāju drošuma viedokļa, protams, pašsaprotamais drošības aizslēgs webkamerai, adaptīvā bloķēšana, izmantojot infrastruktūrās kameras un ASUS AI risinājumus, kas atpazīst lietotāja kustības novēršanos, aizlīšanu zem galda, noiešanu no datora, cita lietotāja pienākšanu vai pienākšanu aiz muguras. NFC logins. Attiecīgi atbalstam NFC, Near Field Communication, bezkontakta identifikācijas ierīces. Var atbloķēt savas ierīces vai ielogoties iekšā sistēmās, izmantojot šos NFC čipus. Biometriskā ielogošanās. Protams, pašsaprotama lieta mūsdienās pirkstu nospiedumu skeneris, TPM čips, šajā gadījumā čips, nevis firmware risinājums, kas rūpēs par datu šifrēšanu. Un visbeidzot, vietkaršu, jeb smartkaršu lasītājs. Tad runājot par iespējām, kā mēs varam pretoties šiem draudiem, ko mēs ASUS pusē esam izdarījuši pie tā visa. Commercial grade BIOS, respektīvi business klases BIOS ar NIST 155 certifikāciju. Par viņu mazliet sīkāk, mazliet vēlāk, bet ir iziet cauri risinājumiem Copilots, līdz ar jaunajiem procesoriem, kas atbalsta gan lokālo, gan mākoņu Copilot funkcionalitāti, gan arī ārpakalpojums IBM Security QReaders. Un tad tieši par mākslīgo intelektu revolūciju sakot. Un kā var šķist, kam mēs izmantojam AI? Viens no pašsaprotamiem ir, ko izmanto daudzi, un kas arī redzams pirmajā vietā ir customer service, respektīvi virtuāli asistenti, un arī mūsu pašu tecis, viens no pionieriem šajā jomā, kas izmantoja digitālu asistentu jau, man liekas, vairākus gadus atpakaļ. Bet, lai cik tas paradoksāli nebūtu, otrajā vietā sekot tieši AI izmantošana kiberdrošības nodrošināšanai. Un tad kā tas AI tiek piemērots, kā viņš tiek izstrādāts un kā viņš spēj palīdzēt cīnīties ar kaut kādiem kiberapdraudējumiem. Pirmais - informācijas savākšana, savāc datus, apmācam moduļus. Tas, protams, notiek no mūsu puses un no šo izstrādātāju puses. Veido struktūru, viņš šo datus analizē, saskalda, pēta, groza, analīzes stadija, viņš viņus līmē kopā, skatās, kur viņus ir piemērot, piemērošanas fāze, beigās ir feedbacks un ieteikumi nākotnē, ko var darīt lietas labā. Un tad no tādiem vispārīgiem, plašāka mēroga drošības risinājumiem, kas ir balstīti arī uz AI risinājumiem, un ASUS puses ir ASUS Adaptive Logs, par ko es minēju mazliet iepriekš, advancētāka lietotāja noteikšana, esot vai nesot pie datora, vai ne tikai lietotāja, bet vairāku lietotāju noteikšana. Tad ir cieša sadarbība ar McAfee, kas arī izmanto jaunākos AI risinājumus sava antivīrusa darbināšanai. Intel vPro platforma, attiecīgi menedžments, šifrēšana, draudu novēršana preventīvi, un Copilots no Microsoft puses. Un tad, ja runājam par pašu sortimentu, pagaidām AI gadījumā mums ir zināmi ierobežots modeļu skaits, tie 4 modeļi, kas atbalsta tieši no datoriem AI funkcijas. Taču tagad notiek refresh, tūlīt gada beigās un nākamā gada sākumā būs pilns line-ups ar pilnībā AI sadarīgiem datoriem, procesoriem uz jaunajām platformām. Šobrīd tie būs P5, B5, B3 un arī Chromebooks. Visi apskatāmi ASUS standā, turpat labajā pusē no manis. Un tad šādādi mēs panākam drošību visos scenārijos, vai tas būtu birojā, mājās vai ceļā kaut kur pa ceļam. Un, protams, tā kā izmantojam Windows sistēmas, esam savos datoros iekļāvuši arī Secure Core PC framework, respektīvi drošības funkcijas ir aktivizētas jau pēc noklusējuma. Ko tas nozīmē? Ne visi lietotāji zina visas drošības funkcijas, kuras viņiem ir pieejamas, un vēl jau vairāk, ja viņi nezina par viņām, viņi viņas neaktivizē. Šajā gadījumā mēs speram preventīvo soli, šīs funkcijas aktivizētas out of the box, respektīvi jau attaisot no iepakojuma, ieslēdzot ierīci, šīs funkcijas ir aktivizētas, un ja kādam viņu tiešām kaut kādiem spēc nevajag, viņi ir jāatslēdz. Nebūs tas gadījums, ka diska šifrēšana nav ieslēgta, kāds ir nozadzis datoru un izvilcis ārā datus no cietā diska, un pēc tam par to ir nožēlojis. Standartā viņi ir ieslēgta, attiecīgi par to nav jālauz galva. Multislāņu aizsardzība un, protams, arī AI puses aizsardzība pret draudiem, kas attīstas un varbūt vēl nav pieķērušies kaut kādā
antivīrusu segumā. Tā, un par datoriem, kas atbalsta, principā arī tie paši modeļi un sekojas tuvākajos mēnešu laikā arī viss pārējais line-ups. Tā kā pagaidām man ir iespēja kaut ko izcelt atsevišķi, pēc tam vairs pat nebūs ko izcelt, jo tie būs pilnīgi visi no klēpdatoriem. Tad no drošības piramīdas, kā mēs to pašu skatāmies ASUS kontekstā, ir fiziskā drošība, Kensingtons, TPM čips, kas ir čips, nevis firmware, datu drošība, kur TPMs migrē, aizejot tādā pelēkajā zonā, gan kā dzelzs, gan kā arī datu drošības elements. Biometriskā ielogošanās, kas sargā datoru lokālu identitāti no tā, ka kāds kaimiņš, kolēģis vai kāds nelabvēlis netiek klāt pie viņa datiem. BIOS, loģiski, un cieto disku paroles un šifrēšanas. vPro platforma priekš menedžmenta, ASUS kontrola centrs priekš vēl savādāka, iespējams ērtāka menedžmenta, un, protams, AI drošības risinājumi. Uz kuru pusi? Tā, aizgāja. Un tad runājot par reālo situāciju. Diemžēl, un darba devējs neļauj atklāt šo konkrēto klienta nosaukumu, visus, ko es varu pateikt, ir viens no vadošajiem pusvadītājiem, semikonduktoru ražotājiem pasaulē, izmanto ASUS risinājumus savu drošības infrastruktūras nodrošināšanā. Respektīvi, viņiem ir smagas prasības, ņemot vērā šo specifisko tirgu, šo specifisko lauciņu, kurā viņi strādā. Un mēs esam spējuši atrast risinājumu, un viņu gadījumā ciešā sadarbībā arī ar ASUS puses inženieriem nodrošinām viņu darbību. Un kā piemērs, viens no piemēriem ir tas pats Wi-Fi būtu opcija, kas tiek pielāgota, lai dators slēgtos tikai vienā konkrētā vietā pie tīkla. Un rezultātā, jā, apmierināts klients, nodrošināts no drošības puses. Tad tīri mazliet par menedžmenta funkcijām, kas mūsu datoros pieejams, tiecīgi reāli ir izmantojams. Kā minēju, commercial grade BIOS, plaši pārskatāms, relatīvi viegli lietojams, iespēja uzstādīt baterijas uzlādes ierobežojumu. Zinu, citiem ražotājiem patīk grēkot un prasīt savu programmatūru priekš tā, lai ierobežotu datoru uzlādi uz kaut kādiem zināmiem procentiem, tādējādi pagarinot baterijas dzīves ilgumu. Mūsu gadījumā nekas tāds nav vajadzīgs, to visu var izdarīt no BIOSa. Un, protams, visi klasiskie wake-on settingi, HDD datu dzēšanas, pašdziedējošais BIOS, jeb savu feeling BIOS, ir divas opcijas, vai nu duālais, vai nu ar single BIOS opciju. Un, protams, visa logošana un datu fiksēšana, gadījumā kaut kas tiek mainīts, ja kāds kaut kur ir iejaucies, kaut ko pamainījis, tad arī tas viss tiek piefiksēts. Un tīri priekš tiem, kas varbūt nav aizdomājušies par atšķirībām, par iepriekš minēto commercial grade BIOS no parastā, tad kā galvenās var minēt ir BIOS paroles, fused root of trust, respektīvi sekošana izmaiņām, vai kaut kas nav mainījies iestatījumos vai dzelžos. TPM čips, kas ir čips, nevis firmāras risinājums. Boot chain of trust, respektīvi, ja kaut kur kāds elements pa ceļam no datora ieslēgšanas līdz, kamēr viņš ir iestartējies gatavs darbam, ja kaut kas reiz gājis greizi, tad mēs par to zinām, un dators pat iespējams neļaus startēties, atkarībā no tā, kas noticies. Ir aizsardzība pret downgradeiem, jo, kā zināms, uzbrukumi attīstās, atklāja jaunus caurumus dažādās vietās, un tad ļaundaris potenciāli var izmantot šo BIOSu, atjauninot viņu uz vecāku versiju, kurai ir zināma ievainojamība, un tādējādi apējot kaut kādas nianses. Šajā gadījumā komerciālā klases BIOS nepieļaus opciju tikt uz zemāku versiju atpakaļ. Nu, un, protams, jā, last known good configuration, respektīvi gadījumā, ja kaut kas pagājis greizi, tad dators kādā brīdī atgriežas atpakaļ uz veco pārbaudīto risinājumu. Un pārbaudīts risinājums, kā es minēju, ir ieslēgtām drošības funkcijām. Tad ir ASUS kontrola centrs, kas ir relatīvi svaigs produkts, aktīva attīstības stadijā. Par viņu stipri daudz nestāstīšu, bet tīri zināšanai ir iespēja menedžēt lietas, pārvaldīt datorus, vai tās būtu iestādes mērogā, netik lielas iestādes mērogā, update instalēšanas, to pašu USB portu atslēgšanas, fiksēšanas, ja kāds ir ielicis kaut kādu USB ierīci portā, lai gan korporācijas politika neļauj to darīt, pieņemsim. Tiecīgi mēs redzam, kāds kaut kur darīs dzelžu izmaiņas. Mazums kādam ir gari nadziņi, un kāds izdomā pamainīt savu videokarti, uzlabot vai ramu samazināt. Tad, tiecīgi, šis viss tiek fiksēts, šo visu mēs redzam, un IT menedžeris viegli var piefiksēt, kas kurā brīdī ir noticis un kas tieši ir izdarīts. Un protams, vPro platforma ar visiem viņas plusiem, vai tā būtu Thunderbolt atbalsts, Wi-Fi 6 šajā gadījumā, mazliet vecāks slaidiņš, bet ir arī Wi-Fi 7 atbalsts, ar visas saistītās funkcijas no viņu puses, gan datu šifrēšana, kas iet caur Thunderboltu, pārbaude, uzraudzība, gan tas pats arī caur Wi-Fi. Moderns menedžmenta iespējas, drošs pamats un preventīva risku novēršana. Tad par absolūtu, kā minēju, šis ir ārpakalpojums, taču mēs ar viņiem sadarbojamies, attiecīgi datori visi var tikt aprīkot ar šo risinājumu.
Ko tas sniedz? Jaunākās AI lietas no uzņēmuma, kas specializējas uz AI bāzētu aizsardzību. Un mēs to atbalstam, mums to var darīt. Un tas pats stāsts ir arī par Siro, līdzīga kompānija, kā alternatīva arī AI drošības risinājumi, gan risku novēršanai, gan gadījumā, ja ir gadījusies kāda šaize šīs problēmas vieglākai sakārtošanai. Un, protams, Copilots, kur tad mūsdienās bez AI no Microsoft puses. Un runājot tīri mazliet noslēdzoši par pašu datu drošību, kā jau minēju, Secure Core PC arhitektūra, drošības iestatījumi ir ieslēgti standartā. Tiecīgi nebūs iespēja, ka mēs kaut ko aizmirstam, neizmantojam un pēc tam potenciāli no tā ciešam. Tūma sensors, un te viņš ir mazliet darbībā. Te ir izskaidrota vienkāršā funkcionalitāte. Pienākam, atbloķējam, aizejam, aizbloķējās pats pēc uzstādīta laika, kā mēs viņu paši arī uzliekam. Un uz riņķi. NFC logins, gan ar FIDO2 security key standartu, respektīvi atbalsta ļoti dikti daudzas ierīces, implementācijas dažādas NFC tegi priekš ielogošanās, priekš identitātes apstiprināšanas. Tiecīgi, mazliet cits piemērs, šo pašu var apskatīties arī dzīvajā, ja kādam ir kāds teiks, varam nolasīt. Smartkāršu lasītājs, jeb vietkāršu lasītājs, atbalsta gan e-paraksta funkcijas, gan arī uzņēmuma iekšējās caurlaides, kas ir bazētas uz smartkārtu tipu. Populāri izmantots mūsu kaimiņu valstīs, bet mēs pamazām pieķeramies tam visam līdzi. Protams, vienkāršās lietas, klasiskās lietas, kur tad bez viņām. Webkameras vairodziņš un viena pieskāriena pirksta nospieduma lasītājs. Vai tas ir kvadrātiņa implementācija, kā es to saucu, vai tas ir iestrādāts powerpogā. Protams, TPMs, tas ir platform modules, fiziski čips, nevis firmārs risinājums. Un bezkompromisu drošību. Tā ir tā mūsu sauklis saistībā ar drošības risinājumu Asusā. Mākslīgā intelekta bāzēta ar Microsoft Security PC principiem, integrāciju, commercial grade BIOSu un vismaz 5 gadu BIOSa atjauninājumiem biznesa ierīcēm. Tā kā nebūs jāuztraucas par to, ka mēs nopērkam ierīci šogad, bet pēc gada vairs nenāk jaunāki updati dzelžu līmenī. Tas 4 vārdos no manas puses viss. Milzīgs paldies jums, un tad jautājumi. Paldies! Paldies par to aizbīdāmo lodziņu. Citā tā melnā izolēna jau apriebusies. Jā, viņa ir savi mīnus. Kādreiz, starp citu, cilvēki tā kā ierēdz par šito gājienu. Tad tam ir pamats, ja? Ir pamats. Es viņiem teicu, ja? Viņi par mani smējās. Jā. Paceļ rokas, kuriem vēl ir šitāds risinājums bijis uz kādu brīdi, aizlīmējam ciet, lai gadījumā kas? Pārējie uzticās sistēmai. Pareizi? Jā. Starp citu, par tām sistēmām runājot, šobrīd man kā lietotājam ir jātiek galā skaidrībā vismaz ar 4 drošības sistēmām, kas ir manā datorā. Tātad viena ir pašam datoram, tas Asus kontrola centrs man arī sūtīja visādas ziņas, es teicu, nice try, jā. Jā, tur neko. Tad ir Google centrs, tad ir Microsoft centrs, tad ir pārlūka centrs, un beigās tu esi nošāvies no tās drošības. Kā sākt, ja tev nav baigi spēcīgā IT nodaļa, tev ir biznesa līmeņa dators, bet vienalga jātiek pašām galā ir? Pirmkārt, diezgan vienkārši. Tā kā ir šī Secure PC platforma, respektīvi drošības iestatījumi ir ieslēgti jau defaultā iekšā. Viņi būs, par viņiem mēs neaizmirsīsim. Attiecīgi, viss būtiskais ir ieslēgts un strādā jau preventīvi startā. Otra lieta, ja mēs vēlamies menedžēt vairākas ierīces vienu vietu, pastāv šis Asus kontrola centra risinājums, kuru var menedžēt, vadīt, pārvaldīt ierīces attālināti, respektīvi, kā es arī minēju, vai noslēgt tos pašus portus gadījumā, mēs negribam atļaut izmantot USB portus. Ir iestādes, kam nepatīk, ka mēs liekam savus fleškus iekšā. Gan palaist updateus centralizēti, gan nodrošināt centralizēti no vienas vietas ar programmatūras instalāciju. Pieņemsim, ir kāds vienota specifiska programma, pieņemsim Horizons, ko mēs izmantojam zināmām vajadzībām, un mēs gribam visiem datoriem viņu ieinstalēt vienlaicīgi, tad to var izdarīt no šīs programmas, nevis rakties katram datoram cauri. Tiecīgi, atvieglojam mazliet ikdienu. Ja tie 3 datori, varbūt tas nav sāpīgi, bet ja tie 30, tad tas laiks sasumēsies tā, ka maz neliksies. Labi, tad kāpēc Asus nebarojas no USB-C, bet kaut kādu savu barošanas portu? Tas ir mīts. Biznesa līnijas datori barojas no Type-C portiem vai Thunderbolt portiem atkarībā no konfigurācijas. Un kas ir zināms knifiņš, var uzlādēt no jebkura. Mums viņu kā minimums ir 2 katram datoram, Type-C vai Thunderbolt porti. Un abi 2 atbalsta gan uzlādi uz āru, gan uz iekšu. Mēs varam pamēģināt barot arī no C? Jā, viņš arī lādēs tikai no C.
apaļie risinājumi bija vecākos laikos vai arī konsumer klasē, kas tā atšķirība no biznesa segmenta. Nav ko taupīt, var sakot. Vai var visu būtisko izslēgt, atslēgt permanently, ja datora īpašnieks tā grib? Visu būtisko, tā kā pēdiņās. Būtiskais. Ļoti plašs jēdziens, kas ir būtiski. Essentials, laikam. Būtiski menedžēšanas iespējas plašas. Vēl ir šis commercial grade BIOS paplašinātām menedžmenta iespējām un smuku grafisko vidi. Attiecīgi nebūs tas laiks, kad mēs tu pa tekstu rokamies ar būtiņām staigām pa labi pa kreisi, bet izmantojam pelīti, smuku spiežam, kur mēs gribam un mainam lietas. Bet jā, definējot, kas ir būtiski, ir lietas, ko var atslēgt, varbūt būs lietas, ko nevar atslēgt. Mēs gribēsim atslēgt vienu rama stiku no BIOS un diez vai sanāks drīzāk, viņš būs jāizņem ārā. Bet tas drošība vairs netik ļoti saistīts. Vai out of the box security by default iespējams arī Linux operētāju sistēmai? Šajā gadījumā mēs runājam par Microsoft. Linux gadījumā viņiem ir savi drošības risinājumi. Mēs piedāvājam datorus arī ar DOS, respektīvi bez operētāju sistēmas. Linux viņš ir tik universāls, ir, kam ļoti patīk to droši pārinstalēt. Šajā gadījumā izdevīgākais tiešām ņem bez sistēmas, nepārmaksāt par operētāju sistēmu un izmantot Linux alternatīvas. Un vēl arī jautājums, vai Asus Control Center var izmantot ne Asus datoru, serveru un citu iekārtu pārvaldībai vismaz bāzes līmenī, vai ir plāns to ieviest? Par plāniem ieviest nepateikšu. Oficiāla atbilde būs nē. Šis ir Asus risinājums. Tā ir oficiāla atbilde. Kā praksē strādās, neesmu mēģinājis, teikšu godīgi. Paldies tev, Māri! Paldies jums!